Austris izvirsās vadībā. Kaspars viņu tūlīt apdzīs. Notiek spraiga cīņa. Griez pa labi. Netru. Nu, finiša taisne. Pēdējais pagrieziens. Un... Jā! Kas noticis? Nesaprotu, kāpēc visi, sākot ar meitenēm no debašu kluba un beidzot ar man jauno paukošanās skolotāju, domā, ka es esmu kaut kāda stulba tusētāja. Nu vai tad tas ir slikti? Vai tad es pēc tādas izskatos? Pēc stulbas vai pēc tusētājas? Varbūt kāds ir palaidis baumas par tevi? Varbūt vainīgs tavs profils kādā no internet saitiem? Kopš neveiksmīgā randiņa ar interneta draugu. Megija reģistrējusies tikai runāsim latviski pareizi LV. Tūlīt apstīsimies. Tā izskatās, ka tas ir tavs profils lapā esmu Baikrūtais LV. Ārprāts, kāda bilde! Es taču to profilu neesmu taisījusi. Tipisks internetu huligānismu gadījums. Bet kas kaut ko tādu varētu izdarīt? Jebkurš huligāns var piekļuvi internetam. Tā, tagad to arī sāc. Es netusēju ar huligāniem. Tam jau nav jābūt izstēm no cietumnieka aprindām. Megijai draugs ir cietumnieks. Parasti šādas huligāniskas gainas veids parasti skolas biedri, kuriem tu vienkārši nepatīc. Piemēram, tās meitenes, kuras es uzvarēju literatūras konkursā. Nē, drīzāk tas čalis no informātikas olimpiādas. Tas izskatījās baigi dusmīgais. Ko mēs tagad varam darīt? Ziņosim par to labs uzturētājiem, dzēsīsim profilu, mēģināsim noskaidrot, no kur dators tas ir izveidots. Atstājiet pēdu dzīšanu profesionāļu rokās. Internetu huligāni ir jāsoda ar internetu metodēm. Kādas tad tās ir? Bloķē, atvieno un izdzēš uz mūžu.